apliecināt Dieva vārdu. Dievs rada ar vārdu. Psalms 33. 6. pants. Ar tā kunga vārdu ir radītas debesīs, un viss debesu spēks ir radīts ar viņa mutes elpu. Jēzus Kristus ir Dieva vārds, kas tapa miesa. Viss caur šo vārdu ir radies. Šajā vārdā ir dzīvība. Jāņa evaņģēlijā 1. nodaļā no 1. līdz 14. pantam par Jēzu Kristu ir rakstīts: Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Nāca cilvēks, Dieva sūtīts, vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi nāktu pie ticības caur viņu. Viņš pats nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu. Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku. Viņš, Kristus, bija pasaulē, un pasaule caur viņu radusies, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva vāru kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam, kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību. Tādu godību, kā tēva vienpiedzimušā dēla, pilnu žēlstības un patiesības. Jēzus ir gaisma un vārds, caur ko pasaule ir radusies. Vēstule ebrejiem 1. nodaļa no 1. līdz 4. pantam. Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi runājis caur praviešiem uz tēviem. Šinīs pēdīgajās dienās uz mums ir runājis caur dēlu, ko viņš ir iecēlis par visu lietu mantinieku, caur ko viņš arī pasauli radījis. Tas, Jēzus, būdams viņa, Dieva tēva, godības atspulgs un būtības attēls, nesdams visas lietas ar savu spēcīgo vārdu un izpildījis šķīstīšanu no grēkiem, ir sēdies pie majestātes labās rokas augstībā. Ar to viņš kļuvis tik daudz varenāks par eņģeļiem, cik daudz pārāku par tiem viņš mantojis vārdu. Jēzus nes visas lietas ar savu spēcīgo vārdu. Tāpēc mums ir tik svarīgi pieņemt viņa vārdu, dzīvot no viņa vārda un runāt viņa vārdu. Vēstule ebrejiem 3. nodaļa, 1. pants. Tāpēc, svētie brāļi, debesu aicinājuma dalībnieki, ņemiet vērā, pamaniet, saprotiet, ieraugiet skaidri, iedziļinoties ar prātu domām, apsveriet, izpētiet, uztveriet, pieņemiet, apdomājiet Dieva sūtni un augsto priesteri Jēzu, ko mēs apliecinām. Kungs Jēzus mūs aicina apliecināt, no grieķu valodas vārda omolojeo, sludināt atklāti, atzīt, piekrist, pasludināt, paziņot, publiski paziņot, apņēmīgi aizstāvēt, piekāpties, nenoraidīt, slavināt, slavēt,
paaugstināt, svinēt viņa teiktos vārdus un Jēzus vārdu katrā dzīves situācijā, lai viņš varētu iestāties par mums Dieva priekšā pēc mūsu vārdiem un pēc mūsu ticības, kad mēs stingri turam viņa vārdus, kam ir spēks. Mums ir svarīgi apliecināt viņa vārdus, lai nestu Dieva dzīvību apkārtējiem, lai izplatītu viņa gaismu un viņa valstību, pasludināt viņa vārdu, viņa kundzību, viņa spēku un varnību, ka viņš ir dziedinātājs, pestītājs, atbrīvotājs un gaisma pasaulē. Lūkas evaņģēlijs, 4. nodaļa, 18. un 19. pants. Jēzus teica, tā kunga gars ir uz manis, jo viņš mani svaidījis, sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu kunga žēlastības gadu. Pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem. Tas nozīmē pasludināt, izpaust, pavēstīt atsvabināšanu cietumniekiem. Par viņu atsvabināšanu ir izlietas Kristus asinis. Par viņu atsvabināšanu Kristus ir cietis. Tāpēc cietumnieks, sadzirdot Dieva vārdus un ticot Kristum, var iziet brīvībā. Jēzus Kristus ir mūsu apliecināšanas un mūsu pasludināto vārdu augstais priesteris. Dievs ir uzticams vienmēr, bet viņš meklē ticību viņa vārdiem darbībā. Ar saviem vārdiem un darbiem mēs apstiprinām savu ticību, bet Jēzus Kristus, mūsu augstais priesteris, darbosies pēc mūsu vārdiem, pēc mūsu apliecināšanas un darbībām, saskaņā ar viņa vārdu un gribu. Vēstule ebrejiem, 4. nodaļa, no 14. līdz 16. pantam. Tā kā mums ir liels augstais priesteris, kas izgājis cauri debesīm, Jēzus, Dieva dēls, tad turēsimies pie viņa apliecināšanas. Jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka. Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā. Mums ir vajadzīga viņa žēlastība katru dienu. Vēstule ebrejiem, 10. nodaļa, no 19. līdz 23. pantam. Tā kā nu mēs, brāļi, droši varam ieiet svētajā vietā, Jēzus asiņu dēļ, ko viņš mums sagatavojis par jaunu un dzīvu ceļu caur priekškaru, tas ir viņa miesu. Un tā kā mums ir liels priesteris pār Dieva namu, tad tuvosimies patiesīgu sirdi, pilnā ticībā, apslacīti savās sirdīs un atsvabināti no ļaunās apziņas un miesu nomazgājuši ar tīru ūdeni. Turēsimies nešaubīgi pie cerības apliecināšanas, jo uzticams ir tas, kas apsolījis. Mēs varam droši apliecināt Dieva apsolījumus, jo Dievs ir uzticams, lai tos izpildītu savā laikā. Ķēniņš Salamons savā lūgšanā pēc tā kunga nama uzcelšanas lūdza Dievu, izceļot Dieva vārda apliecināšanu. Un, ja tava tauta Izraels tiek sakauta cīņā, tādēļ, ka tie grēkojuši tavā priekšā, un ja tie atgriežas pie tevis, atzīdami, no ebreju valodas arī apliecinādami, pateikdamies, slavēdami, pagodinādami, paaugstinādami,
slavinādami tavu vārdu. Un ja tie ar lūgšanām un piesaugsmēm nāk tavā priekšā, lūgdamies šinī namā, tad uzklausi tu debesīs, piedodams savai tautai Izrēlam tās grēkus, un ved tos atkal atpakaļ uz to zemi, kuru tu viņu tēviem biji devis. Un ja debesis būtu aizslēgtas un lietus nelītu, tādēļ, ka tie pret tevi ir nogrēkojušies, bet tie šinī vietā pielūdz un atzīst, apliecina, izsaka pateicību, slavē, pagodina, paaugstina, slavina tavu vārdu un atgriežas no saviem grēkiem, jo tu tos pazemo. Ak, tad uzklausi tu tos debesīs un piedod sava kalpa grēkus un savas tautas Izraēla grēkus, jo tu pats tos pamāci staigāt pa saviem labajiem ceļiem, pa kuriem tiem ir jāstaigā. Un tad tu dod arī lietu savai zemei, kuru tu saviem kalpiem esi piešķīris par mantojumu. 1. ķēniņu grāmata, 8. nodaļa, no 33. līdz 36. pantam. Pāvila vēstulē Filipiešiem 2. nodaļā no 6. līdz 11. pantam par Jēzu Kristu ir teikts, kas Dieva veidā būdams neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs, un cilvēka kārtā būdams viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc arī Dievs viņu, Jēzu Kristu, ļoti paaugstinājis un davinājis viņam vārdu pāri visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē, un visas mēles apliecinātu, atklāti atzītos, paziņotu, pasludinātu, piekristu, pilnīgi piekristu, atklāti un priecīgi izteiktu pateicību, slavētu, pagodinātu, svinētu, ka Jēzus Kristus ir kungs, Dievam tēvam par godu. Mēs varam svinēt, ka mūsu kungs, Jēzus Kristus, ir augstāks pār visiem, ka viņš sēž uz troņa. Viņam pieder visa vara debesīs un virs zemes. Pāvila vēstule romiešiem 10. nodaļa, 9. un 10. pants. Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi, no grieķu valodas vārda homologeo, sludināsi atklāti, atzīsi, piekritīsi, pasludināsi, paziņosi, publiski paziņosi, apņēmīgi aizstāvēsi, piekāpsies, nenoraidīsi, slavināsi, slavēsi, paaugstināsi, svinēsi Jēzu par kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts, jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību pestīšana. Jāņa 1. vēstule 2. nodaļa 23. pants. Katram, kas noliec no grieķu valodas vārda ar neome, noliec, noraida, atsaka, kavē, neatzīst eksistenci, atsakās, atstāj novārtā, izturas bezrūpīgi, ignorē, nepiešķir nozīmi, izvairās, atsvešanās, nepieņem dēlu, nav tēva. Tam, kas apliecina no grieķu valodas vārda homologeo, atklāti atzīstas, paziņo, pasludina, piekrīt, pilnīgi piekrīt, atklāti un priecīgi izsaka pateicību, slavē, pagodina, svin, dēlu ir arī tēvs. Jāņa 1. vēstule 4.15, kas apliecina, ka Jēzus ir Dieva dēls,
tanī paliek Dievs un viņš Dievā. Lūkas evaņģēlijas 12. nodaļa, 8. un 9. pants. Jēzus teica, bet es jums saku, katru, kas mani apliecinās, atzīs mani, sludinās mani, piekritīs man, piekāpsies man, izteiks pateicību man vai slavēs mani cilvēku priekšā, to arī cilvēka dēls apliecinās, atzīs, izteiks pateicību Dieva eņģeļu priekšā. Bet, kas mani aizliegs, nolieks, noraidīs, atteiks, kavēs, neatzīs eksistenci, atteiksies, atstās novārtā, izturēsies bezrūpīgi, ignorēs, nepiešķirs nozīmi, izvairīsies, atsvešināsies, nepieņems cilvēku priekšā, tas taps aizliegts, taps noliegts, noraidīts, atteikts, kavēts, neatzīts par savējo, paziņots par svešu, ka viņš nav pazīstams un ar viņu nav saiknes, nav savstarpēju attiecību Dieva eņģeļu priekšā. Jāņa atklāsmes grāmata 3:5. Jēzus teica, kas uzvar, tas būs ģērbts baltās drēbēs, un es viņa vārdu neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas. Viņa vārdu es apliecināšu mana tēva un viņa eņģeļu priekšā, kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Padomājiet, kādus vārdus, ko jūs apliecināt dienas laikā. Lūkšana. Piedod man, Kungs Jēzu, kad es nepiešķīru nozīmi Tev cilvēku priekšā vai kavēju un traucēju Tev darboties cilvēku priekšā. Piedod man, kad ignorēju Tevi vai izturējos bezrūpīgi pret Tevi cilvēku priekšā. Palīdzi man slavēt un iepriecināt Tevi pastāvīgi. Palīdzi man pagodināt Tevi un Tavas vēlmes pastāvīgi. Es atzīstu un apliecinu Tevi, Jēzu Kristu, par savas dzīves kungu un glābēju. Tu esi miris par maniem grēkiem un esi augšām cēlies, lai mani attaisnotu. Es neko nebaidos, jo Tu, Kungs Jēzu, mans glābējs un ceļa rādītājs, vienmēr esi ar mani. Jēzus Kristus vārdā es Tev pateicos, Kungs Dievs, par spēku vārdos. Pateicos Tev par Tavu žēlastību, ko Tu esi dāvājis man, par to, ka caur Taviem vārdiem es varu stāvēt un dzīvot brīvībā no grēka verdzības. Pateicos par Taviem dzīvajiem vārdiem, ko Tu man esi devis pieņemt manai uzvarai. Pateicos par to, ka Tavi vārdi uztur mani Tavā uzvarā. Es pateicos Tev par to, ka Tavi vārdi kļuva mani par vienu vienību ar mani. Pateicos Tev, mans Kungs, par spēku un privilēģiju kalpot Tev un paklausīt Tev, būt savienotai ar Tevi tagad un visu mūžību. Āmen. Ir svarīgs jūsu lēmums. Es stingri turēšos pie cerības apliecināšanas, jo uzticams ir tas, kas apsolījis. Es pieņemšu vārdus no mana kunga un apliecināšu tos. Es piekāpšos manam kungam Jēzum cilvēku priekšā, lai visi mani darbi būtu saskaņā ar viņa vēlmēm, lai viņš varētu izpausties caur mani. Es cienīšu manu kungu Jēzu un viņa vēlmes cilvēku priekšā. Un vairs nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus, bet tas, ka dzīvoju miesā, dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu,
kas mani ir mīlējis un nodevies par mani. Mana dzīvība ir Kristus, tāpēc es katru dienu ar Dieva vārdu situ krustā savu miesu, savu grēcīgo dabu ar miesas kaislībām un iekārēm. Atsakos no savām miesas kārībām un vēlmēm un izvēlos pildīt Dieva vēlmes, jo tas ir tik brīnišķīgi piedalīties Dieva darbā. Pārbaudiet, ko jūs apliecināt dienas laikā un kā izturaties pret to kungu dienas laikā.